Tur bija daudz viņa mācekļi un liels ļaužu pulks. Tie bija atnākuši, lai viņu klausītos un tiktu dziedināti no savām kaitēm. Lai tiktu dziedināti arī tie, kurus mocīja nešķīstie gari, tika dziedināti, dziedināti. Un visi ļaudis tiecās viņam pieskarties, jo no viņa izgāja spēks, un visus dziedināja, visus dziedināja. Galma vīrs viņam saka: Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst. Nāc, nāc, pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka: Ej, tavs dēls ir dzīvs. Tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot viņa kalps tam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja, vakar ap 7. stundu drudzis viņu atstājies. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam teica: Tavs dēls ir dzīvs. Tanī pašā stundā, tanī pašā stundā, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu.